Labvakar! Spītējot rudens pelēcībai un lietum, mēs tik un tā devāmies ārpus Rīgas, lai sastaptu interesantus ļaudis. Par viņiem nedaudz vēlāk, jo vispirms iepazīsimies ar divām dāmām, kuras papildinājušas LV dizaina rindas, un ar mākslinieci, kuras stila rokraksts ir ekstravagants un greznība. Beidzot, plašākai publikai Rīgā savus darbus atrāda greznības priesteriene, jeb modes māksliniece Jolanta Ozolapa. Uz Rīgu atvesti aksesuāri, gleznas un mākslinieces vizītkarti, košie un ārkārtīgi greznie Jolantas tērpi, kuru nesētājs pamanījām arī izstādes atklāšanā. Tās ir ļoti drosmīgas sievietes un noteikti ļoti bagātas dvēselē. Viena no Jolantas klientēm atzīstas. Ka es eju pa ielu un viss saka, atskatās, cilvēki atskatās. Stiprais dzimums gan Jolantas tērps labāk izvēlas dāmām. Man sieva arī ir viņa klienta diezgan pastāvīgi. Bet es kā vīrietis neesmu izmantojis pagaidām. Iedvesmu ekscentriskajiem darbiem Jolanta smeļas vēsturē. Man ļoti mīļš 16. gadsimts ļoti tuvs un man ļoti patīk antīkas vērtības. Tās gan arī attiecīgi maksā par vienu zābaku, pāri jāšķiras no krietna naudas žūksnīša. Ja viņš ir ļoti skaisti izšūts ar ziediem un pērlēm, pie viņa ir strādāts vairākas nedēļas, tad zābaku pāris maksā uz 300-400 lati. Jolantas darinājums var kombinēt ar absolūtu klasiku baltu kreklu, ko šajā rudenī izvēlas arī populāri ļaudis. Pēdējā gadā es praktiski staigāju tikai baltos kreklos, ko es neesmu darījis diezgan sen. Jā. Es esmu šoruden saslimusi ar baltām blūzēm. Es vienu dienu konstatēju, ka es šoruden nopirkusi kāds 3 dažādu veidu blūzes un viss ir gaišās krāsās. Lai arī dažiem klasika ir stila vizītkarte, tomēr LV dizains arī ekstravagances izpausmēs uzņem lielus apgriezienus. Lielu paldies pelnījušas arī Krista un Liena. Viņas savu mazu iedvesmotas radījušas Latvijā ražotu bērnu apģērbu un aksesuāru līniju. Tas ir kaut kas ļoti no sirds. Jo visas šīs idejas, viss tas ir tapis pateicoties mūsu pašu bērniņiem. Un tāpēc tas pat nav vārdos aprakstām. Veikaliņa atklāšanā jauno Lenijas un Tomija rūpnīcas dizaina līniju demonstrēja braši, dažādu vecumu puisēni un šarmantas jaunkundzītes gaisīgos svārciņos. Tie izpelnījušies vislielāko interesi. Man ļoti patīk latviešu dizains. Šie skaistie oriģinālie svārciņi man atgādina balerīnas, un tādas esmu jau iegādājusi savai pāris mēnešu vecajai meitiņai. Arī sedziņas ir jaukas. Kamēr bērneļi ar lielu prieku un aizrautību demonstrē tērpus, pieaugušie rūpīgi izvērtē produktu kvalitāti un pat uzteic to. Latviešiem, un jo īpaši šajā laikā, ir tāda laba īpašība, ka viņi ļoti cenšas. Saudabīgās lietiņas ir gan vecāku, bet jo īpaši bērnu priekam. Bet visiem kopā prieks, ka mūsējie rada, dara un izdara. Rudenī Rīgā norisinājās starptautiskais konditoru konkurss. Virinot plīdz durvis un liekot našķus uz kārā zoba, mēs noskaidrojam, kādas tad ir šī brīža salduma tendences. Septembrī Rīgā starptautiska žūrija vērtēja labākās Latvijas kūciņas, tās aplūkojot, nogaršojot un pat dažbrīd demolējot. Noskaidrojam, ka vēl aizvien topā šokolāde. Konkursam konditori bija sarūpējuši maģiskās šokolādes brīnumus dažādās formās un stilos. Mums patika šokolādes tornīts ar svaigu lapiņu bonusā. Lai arī kārdinošā šokolāde sava līdera pozīcijas nezaudē, ir vērojamas citas saldo uzkodu tendences. Šobrīd pasaulē ļoti populāri ir saldie ēdieni no zaļās tējas. Latvijas banketu kūciņas ar unikālām garšu niansēm neizcēlās. Toties vizuālais baudījums un krāsu daudzveidība bija visai koša. Arī uzvarētājai Ogres prestiža konditorei. Speciālisti ziņo, ka dažkārt gardums labāk baudīt ar acīm, jo saldumu lietošanas un slaidas figūras saglabāšanas recepte vēl, diemžēl, nav radīta. Nu vai es maz drusciņi neizskatos pēc spoka? Stils bez tabū viesojas tepat Latvijā Dievu salā pie puišiem, kuru ikdiena noris viduslaiku stilā. Siguldas pusē Godeverdē, jeb Dievu salā, mitinās jaunekļi, kuri dzīvo pēc sentēvu tikumiem, precīzāk 14. gadsimta viduslaiku stilā. Šeit mēs esam sanākuši kā brīvu vīru pulks un darām to, kas mums patīk un ko mēs gribam. Tā brīvība izbaudot to, ko tu pats vēlies, celies cikos gribi, neviens tev nav priekšnieks, tu esi brīvs cilvēks. Bērnībā daudzi puiši sapņo dzīvot mežā kā indiāņi vai bruņinieki, taču tikai reti, kurš savus sapņus piepild dzīvē. Tas viens tā mācību grāmatās, ko tu noķer to, cik vēsturi garlaicīgi un tā tālāk, bet šeit tu to vienkārši visu redzi, tu uztver ar visiem saviem maņas orgāniem. Vēstures entuziasti paši cērt līdumus, vāra viras un pieņem arī apmeklētājus, kuri var gan tērpus piemērīt, gan spēlēs piedalīties, gan viduslaiku maltīti nobaudīt. Ēdienu gatavo pēc 14. gadsimta receptēm. Viņi ir specifiski, ceļš augstākiem slāniem, ko arī var nobaudīt šeit. Puišiem Dievsalā netraucējot ne lietus, ne sniegs, speciāli izgatavotie vilnas kājauti un līna drānas ir ļoti praktiskas. Principā visas apģērbs, kas mums ir, visi ieroči, kas šeit ir,
ko jūs redzējāt un safilmējāt noteikti, tad tas ir 14. gadsimts. Tas ir 14. gadsimts Livonija tieši. Tas ir Latvijas-Igaunijas teritorija. Protams, kapucīts, kas pasargā pret lietu un arī kā šāli nodara ļoti labi. Silda plecus. Savukārt zvanīši sargā no sliktiem gariem. Mēs painteresējāmies, vai 21. gadsimta pilsoņiem netrūkst ērtību. Pa meitenēm runājot, tātad, kā jau minēju, mums ir Beatrise, Brīvkuce. Tā kā mēs visi esam te brīvi ir. Sunīta Beatrise ir labs sargs. Puiši gan sola paši savām rokām uzcelt namus, tad arī meitenes varēs baudīt dzīvi Dievu salā un piepildīt savus sapņus. Piepildiet tos arī jūs un tiekamies pēc nedēļas. Atā!